Viss bija samērā mierīgi līdz tam 13. februārim, kad aizgājām uz patvērtni kā parasti, un tad sākās bumbošana. Bija viens vilnis, un tad pēc vairākām stundām bija otrs vilnis. Un tas pirmais vilnis bija tāds, kad mēs tiešām izjūtām to bumbu spēku, kad tās bumbas, kas krita Elbas upē, tās krita dziļāk, un viss tas satricinājums nāca no apakšas. Tante un vecmāmiņa ilgi bija apraktis. Maniem dzird, ka daži tur kaut ko sauc vai klapējās un tad klauvē. Bet viņas abas bija beigtas. Tie bija citi cilvēki, kas palikuši dzīvi. Vienīgais, kas mūs izglāba, bija, ka tur bija cilvēki, kas jau bumbošanai bija gājuši cauri, kas zināja, kas jādara. Viņi bija paņēmuši līdz spaiņas ar ūdeni un palagus. Un tad mēs varējām uzlikt palagus sev priekšā, slapus palagus, jo tur nekā tādā pagrabā nevar redzēt. Visas putekļi bija no tām granātām sacelt augšā. Tad krievi nāca tūmā, tad mums bija jāceļo tālāk. Un viņi mūs panāca eventuāli, un tā bija vienīgā reize, ka es biju pilnīgi panikā, jo es zināju, ka mūs nošaus. Es zināju, ka mums jāsteidzās ļoti, un nevarēja apstāties, nedrīkstēja apstāties, un es prasīju mammai, kāpēc tie tur, kāpēc viņi guļ. Un tie bija cilvēki, viņiem bija ķiveres galvā, to skatu es atceros. Un es tikai daudz vēlāk sapratu, ka tie bija beigti karavīri. Vienā vietā bija, kad uzreiz kliedz Krievi izlaižies, tanki iznākuši cauri, un tikai daži kilometri mums no aizmugures. Viņi pilnā jaudā un brauc pāri pa visiem zirgiem. Viņi saka, lai lec nos no vezuma, ne, un mūk projām. Tie bērni, kas mēs bijām pieredzējuši to, kā izskatās viens ziemas ceļš, vairāk kilometru garumā, kur varonīgo Krievu karavīru tanki ir braukājuši pāri par sablīvētām bēgļu kājnieku un zirgu kolonām. Un mēs iemācījāmies, ka cilvēku līķi nav tik briesmīgi, jo viņiem viens 10 gadu vecs puika var pārkāpt vai pārlekt pāri. Visbriesmīgākie ir zirgu līķi, jo tiem ir jārāpo pāri, vai ne? Un zirgu izteiksmes, nāves izteiksmes ir daudz briesmīgākas nekā cilvēku, sevišķi murgos naktī.